Jā, tur visādi, tos pārnu tālākajās galās, tur ir vislielākie krīpi. Es gribēju festivālā savu vienu pirmo grāmatu. Dārgie draugi, man liels prieks, ka jūs dažādu iemeslu pēc esat ieradušies pārsvarā vienu iemeslu pēc mūsu Latvijas dizaina vecmeistaru instalāciju apskatīt, bet arī jūs šeit esat nokļuvuši Moda arhitektūras telpā, un par to ir ļoti liels prieks. Moda arhitektūras telpa jau šeit bija tad, kad māju vēl vajadzēja sargāt, tad māju mēs nosargājām, tad pa vidu māja bija tādā stāvoklī, ka viņa tipa grūva kopā un viss izmet ārā, un tagad atkal viņa izrādās negrūst kopā, un mēs atkal te varam būt uz vietas. Un mums ir liels prieks, ka šobrīd mēs varam būt kopā ar, kā jau es minēju, Latvijas dizaina grandiem balstiem, ir HDV un Ivo no Holger Elleriem, un tas ir tik superīgi, ka ir lietas, kuras savu vērtību tā kā veci vīni tikai ar laiku tā vērtība vairojās, un varētu teikt, ka arī šai te instalācijai, pa ko Holgers to un Ingo izstāstīs, ir tas laika nogrieznis, kuru šī konkrētā instalācija ir gaidījusi līdz savai otrreizējai atnākšanai. Tas ir šim brīdim ir tikai piederis klāt vēl papildus vērtību un jaunu simbolisku nodarījumu. Es jau domāju, vai tu par veciem nosauci autors vai darbu? Gan. Tad otrreizējā izmantošana tagad? Jā, tagad viss ir aktuāli, un otrreizējā izmantošana arī ļoti status ir tāds, ka var jau tāda retrospekcija kaut kādā veidā jau diezgan aktīvi jau darbināt, kamēr vēl autori klātesoši. Es neko neteikšu par šo. Paldies jums, ka atnācāt. Paldies, Ingo un Holger, ka jūs bijāt tik spēkpilni un entuziastiski, ka varējāt šo ekspozīciju uzveidot. Vārds jums. Tātad, kas šeit ir, tad jūs redzat divus darbus, kas ir seni darbi. Šis viens darbs saucās Vēstules vīram, kas ir radīts 1999. gadā. Mēs tikko bijām apprecējušies un radīts konkrētai izstādē. Un man nezinot šai izstādē, Holgers radīja otru darbu, kas saucās Vēstules sievai, bet tas nav šis darbs, kurā viņš ielika gaismu. Un redzot šo vispār telpu un kaut kādu šodienas situāciju, un zinot, ko Uldis ar savu biroju visiem kolēģiem ir darījuši ar šo māju, lai šo māju nenojauktu, lai veidotos saruna, kuru sadzird, jo man ir pilnīgi cits iedot jaunu kontekstu šiem darbiem. Arī, protams, privātās attiecības, cik daudz mūs sadzird un nesadzird. Vai pa šiem gadiem? Pilni tā paskastība. Un neviens viņus nelasa. Tas pats ir attiecībā uz projektiem, kurus mēs radām, konkursu projektiem, uz MAD īstenībā domājot par šo tieši izstādes, kāpēc. Viņam ir projekts, kuru NRA radīja un uzdāvināja Kultūras ministrijai, ko darīt ar šo māju, kurā gadā aizmirsu, kad vai viņi 20. Jā, kas ar to ir noticis, un vai arī visi konkursu projekti, mūsu arhitektu dizaineru konkursu prakse, kur priekšlikumi, kurus mēs nevaram, mums nav pat iespēja viņus izstāstīt, kur tiek ražoti par to sarunāšanos un nesadzirdēšanu vai dzirdēšanu. Un kaut kam noteikti cita versija, mums nav saskaņotas. Vēstules sievai, vēstules vīram, vīrs nelasa, ja? Bet vēstules sievai jūs pataustīsiet, viņas siltas te ir, ja? Te ir ļoti siltas, pat karstas te ir. Šis darbs ir tapis vakar, jo oriģinālais darbs 99. gada darbs, es viņu nevarēju atrast, viņš bija kaut kur pasūtis. Lūdzu, man palīdzēja, mēs vakar noskrūvējām šo Jā, protams, tur tos zemtekstus, jo katrs var priekš sevis, tur diezgan liela vieta interpretācijā, ja, tā kā katrs var atrast arī sev tur kaut kāds jautājums un atbildes un pasildīt rokas pie tās kastītes, jo tur pavērš šajā mājā. Bet
Patiesībā, godīgi sakot, jā, ir sanācis tā, ka Uldim šodien dzimšanas diena, jā, un es viņam te atvedu konfekts no Kijevas, jā, kad es biju aizbraucis, un tad daži zina šo konfekšu vēsturi, jā. Lūdzu, jā. Vēl es stāstu par paskastītēm. Īstenībā šīs ir manā mūžā tas ir vienīgā lieta, ko es esmu nosakusi, tās paskastītes. Tās Zagra Holgers un Aigars Bikša. Jā, tagad nav pamests mājas. Šis ir, bet šis ir, no, ar Uldis saskaņots. Jā, bet zakšana arī izskatās pēc zakšanas tumsā. Izskatījās tumsā, Uldis bija ar lukturīti un salotā tumsā. Jā, nē, nu labi, tās tāds lietas, par ko jau neviens nekad nestāst. Jā, tā ir tas, parasti jau par tādām lietām nestāst, ja nu, jūs tagad to zinat. Nu jā, bet stāsts ir par to, jā, ka mēs reizēm nemākam īsti sarunāties savā starpā, jā, un no 99. līdz 2023. gadam, jā, ir pagājis krietni daudz liels laiks, jā, un viss, kas dzīvē ir noticis, un reizēm jāmācās sarunāties no jauna, jā. Nu tālūk, uz šīs te jautrās nots. Izstādi ir atvērta, tur ir dzērieni. Svarīgākais ir dzērieni, jā. Katrā ziņā paldies visiem, kas šajā atnāca šajā te drēgnajā veļu laikā šeit. Un paldies Uldim, ka viņam ir izdevies šo māju nosargāt. Tas nav man, bet tas ir mums visiem kopā. Mēs te mūsu palīdzējām. Jūsu birojas, nu tur viss ir bijis. Jo pretējā gadījumā, iespējams, šeit mēs nevarētu neko darīt, te būtu vienkārši bedre. Mēs varētu tādā pamestā būvlaukumā šo te darīt. Bedrē. Mēs varētu to bedrē darīt. Būtu apokaliptiski. Tur vienīgi nebūtu pat vieskulēt pastāstīts. Es tev vajag sielas divas. Jā, tur būtu cits koncepts. Jā, bet nu arī par nesarunāšanos. Tas pats principā. Nu, tas ir universāls jā, paldies. par nesarunāšanos. Tā nav dialoga. Ir monologs. Jā. Bet nu es ceru, ka būs, jā. Labi. Pietiek. Šitās ir no Risamas izstādes īstenībā palikuši. Uzdušana no koda ekskursijām vai ne? Jā, es domāju, ka var pievienoties, tad diezgan Kalni, vai tas ir skatu laukums uz jumta, vai tas ir, teiksim, koru skatu tur priekšpusē, vai baseins uz jumta. Tā kā, nu, respektīvi, nevaram mēs to savu to iztēli ierobežot ar vienu kaut kādu birokrātu uzspiestu metafonu. Bet tas ir tā doma tāda, ka mēs no tās moda arhitektūras telpas vienkārši ejam uz priekšu pa kabinetiem. Jā. Vai nu tie visi ir oriģināli? Mani. Bet oriģināli mēs. Jā. Super. Nē, visi nav. Ir izdrukas arī. Jā. Bet te ir, kā es to smējos, Facebooks, sakot, personas. Un šeit ir mūsu aktivitātes. Jo tajā laikā bija gan pantomīma Rīgas, ļoti tāda zinām. Tad bija 70. gadu sākumā sāka ebrejus palaist ārā no robežām. Protams, bija aktivitātes. Mēs braucām uz Maskavu festivālu skatīties filmas, jo te varēja neiet uz kino, izņemot dokumentālu, kas man ļoti patīk, kas man iedvesmo patiesībā tā bildēt. Un tad tur ir bišķi mūsdienas, tur ir Kaļiņingrādā, jeb Kenigsberga, braucām uz Kanta kapu skatīties. Es pat nezināju, bet tā kā man bija gudri draugi, mēs kopīgi darījām visu kaut ko. Tur ir Ļeņingradā. Literatūras muzejā bija liela izstāde 93. gadā, kas kā pa debesīs.
Nu, tur es drusciņu izlieku, bet man ir mape vesela. Tur visu kazunu izstādi un visu kaut ko. Bet tur tiešām tas bija tāds, stāsts par kaut kādu, par to jaunības laiku. Un tas, kad Žurgiņu uztaisīja filmu, sākums bija, tur jau Anita Uzulniec jau sāka tā kā piefiksēja tās aktivitātes, jo tomēr, ja te pastāst, tur ir gan Kalniņš, gan tur ir Laimeglīte, Siljevskis, zināms cilvēki. Kā viņš izskaties? Es nezinu. Reku, te viņš ir 60 kaut kādā 6. 7. gadā, un man kaut kur albumā viņš ir 75. gadā arī. Es izmēju pareizi. Jā. Lopēties arī jauniņš jau te. Jā, viņš man ir daudz, jo viņš bija gan pantomīmā, reku. Te mēs bijām, es vienbrīd strādāju pie ģeodēstiem, es biju vienkārši strādnieks ar Latviju. Jo tas bija tāds brīvais režīms. Lauku darbi, vai ne? Mierīgi, man bija... Gumijas zābaki. Nē, man Kirzoviki bija ufāji krikīgi, jo, piemēram, Liepājā mums bija objekts, tas ir Liepājs. Režīms jau bija tāds ļoti smukiņš un tāds žīts pilnīgi. Bet viņam tāds tips elegants. Bet viņš arī pantomīmā piedalījās kustību, viss viņam patika arī tā. Pantomīma tas bija Rodentāls, vai tas bija Nē, pirms tam? tas bija Ligeris un pēc Ligera bija Rodentāls. Viņi bija pie Ligera tajā grupā, un es patiesībā nonācu šajā kompānijā, pateicoties tam, ka man māsa un brālis abi bija pantomīmas ansamblī. Ko tad es gāju līdzi, es fotografēju, es trenēju savus maņas, spējas. Tā es sapazinos visiem šiem ļaužiem. Tā bija Laima Žurgina, un viņa mācījās Maskavā, bet kaut kādā brīdī kaut kur satikāmies. Jurbulis arī. Jā, tas ir, tur bija tā. Es strādāju Rundāls pilī. Viņi to zināja, un viņiem bija Mežotnē jauno literātu kaut kāds radošais, tur nometnē kaut kas. Un izrādās, kā man vēlāk izstāstīja, viņiem esot pietrūks naudu. Viņi nākuši pie manis, ka Māra Rundāli strādā. Viņiem saņem. Man jau nekādas naudas. Kaut kur Bet vismaz modeļi atnāk kaut kā, ne? Atnācis, un man iznāca smuks Inārs Eglīts, protams, kāds atsevišķi. Un nobildēja jāievēro. Kas pazīst. Tā man višķi gandrīz nav. Tā kā tā dzīve interesanti vienkārši bija. Un šis reāli 73. gadā bija šitā ar zemi. Jā, tas ir. Rūpīši, ja? Tas ir Virznieku Kuplīši, jā, viņā galā. Tur pie avotu. Tur pārpretī tā ir tā Māras baznīca, kaut kāda jauna, moderna baznīca, bet tur bija tajā kvartālā bija zirgu novietnes. Viņi tiešām, bet es domāju, ka es esmu jau ļoti sen kļūdījusies ar to gadu. Tas ir 60 pašas beigas, tas nav 73, bet kaut kādu negatīvs tur pārpakojot, tinot, es esmu to papīrīti, kaut kā, bet tas ir tā iegājis, Es saku, šie uzraksti ir tāpēc speciāli priekš bildes, vai tādi tur stāvēja, cik ilgi tāds uzraksts varēja nostāvēt? Viņš tur bija. Tiešām, ne? Es neko neesmu rakstījis, nekādus sienām. Bet tas tur jau bija. Tas ir tāpat kā šeit bija Only Love, un tur vispār viss ir rakstīts, redzot, cits īskais nebija. Tas neko nevar pateikt. Šī bilde bija teksta izstādē, vai ne? Jā, viņi ir bijusi visu, viņi ir albumā, viņi visur kur. Tāds, kas ir visur kur. Tajā grāmatā Mans jaunības pilsēta, ko es tev nepūkus, tur ir daudz, kas. Tas īsts Tur foto. viņi ir. Jā, man bija tāda situācija, ka 2004. gadā bija Mākslinieks Savienības galerijā, Mākslinieku mājā, tur tā lielā izstāžu stāv, tur man bija personāla izstāde. Pirmo reizi bija tāds mēģinājums rādīt dokumentālu un šādu tipu fotogrāfiju izstāžu stāvē. Tas bija tāds 2003. gadā? 4. man liekas, jo 5. es dabūju balvu Mākslinieks Savienības un Neputnes izdeva grāmatu. Viņi ieraudzīja, ka tur ir materiāls un tā man laimējās. Bet tas bija tāds risks, tāpēc, ka pie mums jau fotogrāfija, Gunārs bija, tur Balodis, tur Apkauns, tur Bet tā grupa.
Tas ir pēc tam, tie jau nāk, jā, bet tie pēc tam. Par kuru gadu tad Olīte? Nu, nē, tas materiāls man jau ir no 64. gada. Tāpēc es pieliku speciāli. Es domāju, ka teicu 2003. izdevā. Jā, bet tā grupa, viņi kaut kādas Ogrē, viņi tur ap 80 gadiem sāk. Tad es sāku Rīgas klubā, bet tur es neko no tā nenesu. Tas tur nederēja, tur vajadzēja tēlainīt, tur kaut ko tādu. Nē, tas lejšiem, jā, man pateica, tu vari Lietuvā. Nu, labi, Lietuvā labi izstādi, tur viss tas bija labi, jā, tieši tā. Nu, tā kā tas ir mans tāds jaunības dienu starts. Tad es aizgāju strādāt Rundālspilī, vispirms par tādu laborantu, un pēc tam pēc gada es jau biju jāfotografē, nav ko nīt. Viepa teica, nav ko sēdēt, jāstrādā. Un tad tu esi spiests iemācīties visu kaut ko, un tas bija labi. Vēl es mācījos kultūras darbinieku tehnikumā, kur beidzot nodibinājos kinofoto nodaļa. Es sev piespiedu lasīt ļoti gudras grāmatas visādās valodās, bet viss nāk pa labu. Es visu, ko iemācījos. Mācot kļuvu par tādu profesionālu muzeju. Un te es 84. gadā atnācu uz Rīgu. Te bija miris fotogrāfs lielajā muzejā, un viņi sludināja konkursu. Es to konkursu vinnēju un teicu, kā man vēlāk stāstīja kolēģis, viņš teica, viņi bija sprieduši, ka no Rundālē, tur tie strādā, tā, ka tur nevar kļūdīties. Tā es nonācu Rīgā. Aizgāju pensijā, un tad es esmu brīvs cilvēks. Un ja man tā Ārnis man piespied, viņš teica, tev jātaisa par kazu. Man prātā nenāca kaut ko darīt. Ka es sapratu, ka tā ir nopietnība, ka tiešām te viss, kas būs, ka tā ir realitāte. Skaidrs, tas materiāls, kas jārāda. Nē, un te es sapratu, jā, tas ir arī tā kā, tā ir viņa mamma jaunībā. Ārņa māte. Un viņš ļoti viņu cienīja, mīlēja. Te viņa ir jau 2000 kaut kādā 10. gadā. Un lūk, un tā es sapratu, ka tas ir tāds mani iespēja parunāt par vēsturi. Tas ir tāds skats vēsturē dokumentāls. Un tā kā man tas materiāls ir, nu tad kāpēc ne? Un patiesībā es esmu viņam ļoti pateicīga, un tas piespiež izkustēties. Ir jādarbojas. Tā es sēdāt mājā vienā mierā, braukt uz dārzu, braukt uz zemi. Tā mēs te visi kaut ko kustamies. Jā, bet Tas ir arī pašportrets. Nav pašportrets, Bet autorība nav norādījis. bet tas ir Andrejs Ģērmans no fotografēja, jā. Bet te priekšām Maskavā šitā arī esmu. Es vai jūs vispār uzmanīsiet, ka tāda krasotka tam. Jā, 75. gadā. Ar Ēriku Vilsonu aktieru, ko jūs droši vien zināt. Viņš bija ļoti, ļoti jauniņš, bet mums tā kompānija bija ļoti raida, kas ļoti daudz. Bet braucēdos tur filmu skatīties, ja? Jā, tāpēc, ka mums bija spēcīgs dokumentālais, bet tās mākslas filmas, bija tādas, nebija tik tādas. Tomēr, ja tu tur redzi tā līnijas, kur sēž un vēl nezinu kaut ko vajag, tad pēc tam 3 gadu varēja neiet uz kino. Pie kā mūsu pulkā bija kino cilvēki, jā, visādi. Bija ļoti interesanti. Tikuts ir Jānis, piemēram, kino zinātnieks. Boris Abramets, muzikologs. Reku Bindes pat atrada, es arī meklēju kaut kādas negatīvas. Bindes šī varēja saturīt. Viņš taisīja to Palo Maskavu. Tai laikā. Pie kā viņš vienmēr uzstāja, ka cik jābūt fotogrāfijas tēlainām, ka tikai tēls kaut ko vērts. Un šitas viņam, bet muzejs nopirka no viņa no Palo Maskavas. Tas kā komplekts. Tas ir kolosāls bildes. Vai ne? Tā ir ekspozīcija lielisks, bet viņš nolīdz. Viņš pats to neatzīst, jā. Viņam vajag to poetiski, viņam vajag to salonus. Tur izdomāt kaut kādas. Man patīk reālikas, man patīk tā dzīves, rīcīgi. Jā. Tā kā. Nu, neesat noguruši. Es ne, man ir jāskrien tālāk, vēl viena atklāšana šodien. Paldies. Tikai pārāk daudz nedzīvi. Nē, un Sanika paprasīja vertikāli.
Rīgas! I had some photos of him with like long hair, but you Vakar. it's not gonna work. Jā, wow. Varbūt var pieteikties uz kādu aliņu, pasies kāds man aparāts. Sony, Handycam, viss notiek. Bijām šajā Elizabetes ielas 2 mājā. Zināt, jā, muļķu māju. Ko jūs domājat par to māju vispār? Es nezinu. Konferences zāli ļoti labi. Ok, bet par to, kas tur notiek? Tur ir grūti teikt, kas tur notiek no hausa vai no hausa var rasties kā...